Es domāju, ka ap šo cilvēku, kurš ir ļoti daudz ko rosinājis kultūras dzīvē, mākslas dzīvē, bet kurš pats ir bijis pēc aicinājuma, pēc spējām un pēc savas ģenialitātes pasakājums renesanses laikmeta ārsts ar dziļi paliekošām pēdām Eiropas kultūrā, es pie viņa nonāku caur kādu citu stāstu. Stasis ir brīnišķīgs, jau gatavs preparāts. Šeit jūs ieraugat kādu 16. gadsimta pirmās puses, diemžēl bojātu freskas reprodukciju, kurā ir attēlots viduslaiku ārsts. Diemžēl, kā teikt, freskai kāda daļa tieši no sejas ir bojāta, un jūs ieraugāt, ka arī tieši tur, kur ir kakls vai varētu sākties, galva, ir iešauta bulta, kuras gals ir palicis ārā. Ļoti bieži ārsti ir cietuši no skauģu vai soģu vai tiesnešu bultām tiešā un netiešā nozīmē. Iedomājieties, ko nozīmē galma ārstam neizārstēt savu karali. Moku rats neizbēgams. Bet Andrejas Vezālijs vairākus gadu desmitus bija Spānijas karaļa Kārļa V galma ārsts un pavadīja Kārli V, kurš bija visai kauslīgas dabas karalis viņa karagājienos. Un tad varat saprast, ka ārstam Vezālijam bija pāris koferi ar pudelītēm, pārsienamiem materiāliem un dažādiem instrumentiem, ar ko kara laikā un kara laukā tikt galā, ja gadījumā, nedod Dievs, viņa augstībai kaut kas notiktu. Bet mani piesaistīja vēl bez ārsta tēla šajā bildē kas cits. Palūkojieties, ar ko atšķirās šie divi laika biedri blakus ārstam no Staša. Baiga starpība. Un es domāju, kurā brīdī īsti sabiedrība, mākslinieki sāka iepazīt un kad viņus sāka interesēt tas, kas cilvēkam ir iekšpusē. Un kas ir tas, kas veido šo plastiku, ko mēs tik ļoti apbrīnojam, kad redzam skaistus cilvēkus, gan vīriešus, gan sievietes. Kāpēc gan mēs pierakstām Vezālijam, un kāpēc es nesaku, ka viņš ir pie visa vainīgs? Leonardo tik lielā mērā nav vainīgs, lai gan viņš jau gadu desmitus pirms Vezālija darīja to pašu. Bet varat iedomāties, kas notiek ar renesanses egoistu, kurš saprot, ka viņa talants, viņa pētījumi ir pirmkārt bīstami viņa paša veselībai. Viņš var zaudēt kādu ķermeņa augšējo daļu, ja pārāk droši uzstāsies. Vēl ir nākošais moments, marketinga moments. Leonardo ļoti labi apzinājās, ko viņš prot, izpētīdams kauliņus, saskaitīdams visas detaļas un izpētīdams, kā ir apģērbjami ar muskulatūru šie loceklīši, kā ir izveidojami gurni, un noteikti Leonardo zināja, kā atšķirās sievietes un vīrieši gurni šajā te bļodas kaula daļā. Un to viņš saprata, ka tas ir viņa bizness. Ja viņš iznesīs šo biznesu ārā sabiedrībā, visi varēs gleznot tāpat kā viņš. Un pāvesti un karaļi viņa gleznas nepirks, ja pirks pa lētāku cenu. Tātad, attiecīgi, Leonardo ir noslepenojis savas daudzās zināšanas, ne jau tieši, kā teikt, tikai skeleta ziņā, bet mēs jūtam militārās tehnikas ziņā, inženieru zinātņu atklājumos un daudzās citās lietās kā priekšlaicīgas. Bet nu sazina, kas grozījās Leonardo galvā, bet paskatieties, ledai un gulbim pie ķermeņa nekā netrūkst. Mēs varam teikt, cik jocīgi, cik paradoxāli, ka Itāļu zemē, katolisma citadelē, ir tomēr tik dzīva, tik pilnīga ķermeņa plastika, bet jāatcerās, ka, protams, viņiem nevajadzēja daudz ko studēt, jo viņiem aiz muguras bija Romas un Grieķu kultūras pagātne. Rembrandta glezna, doktora Tulpa anatomijas stunda, 1632. gads. Un šeit jau mēs ieraugām, ka līķa sekcijā sabiedrība piedalās kā teātrī. Tas ir šovs. Jūs esat bijuši varbūt Upsalas universitātes anatomikumā.
Tas ir milzīgs kā Rīgas cirks, amfiteātris, tikai zirgu arēnas vietā ir, kā teikt, apaļš laukumiņš ar galdu, kur novietot preparātu un visiem staipot kaklus, skatīties, kas notiek apakšā. Acīm redzot, komentāri, izdarības, varbūt kādas nogrieztas kājas, apnēsāšana, riņķī un demonstrēšana, vai iedot katram aptaustīt, notiek visai tā uzskatāmi, pārliecinoši, lai katrs iepazīstās. Jūs redzat, kāda ir cilvēku mimika, kāda ir cilvēku psiholoģiskā reakcija. Bet tas jau ir grupas portrets. Tie visi ir dakteri, kurus vārdus mēs nezinām, bet doktors Tulps ir tas, kurš zina vairāk par visiem. Protams, pakāpjamies druscītiņ atpakaļ. Un atkal ir šī te mana problēma, kur māksliniekam ņemt prasmi, kur māksliniekam gūt iedvesmu, ja viņam gribas attēlot ķermeni. Līdz reformācijai, līdz, kā teikt, renesanses laikam, Ziemeļa Eiropas, Centrāla Eiropas cilvēks, kur var redzēt secētu ķermeni karatavās, uz moku rata, kaut kur tur, kur izmet suņiem apēšanai, sacirstos cilvēkus, vai kur roka ir nocirsta zaglim un izmest atkal pilsētas šajā te soda vietā. Tātad tur, kur ir cilvēks kropļots. Bet cik viņš ilgi tur ir skaists, kad viņš ir sakropļots vai no kāda soģa, vai bendes, vai inkvizīcijas. Tātad šie fragmenti ir diezgan skarbi preparāti, lai cilvēks studētu anatomijas skaistās puses. Un beigās baznīca nerekomendē attēlot ķermeni kā iekāres objektu. Mēs taču saprotam, ka ķermenis skaistumā, vitalitātē, jaunībā raisa taču kaut kādas emocijas. Tas, kas ir pakārts, tas raisa citas emocijas nekā tas, kurš ir modeļu skatē, ja varbūt kādā citā skaistuma konkursā. Viduslaikos par mākslinieka modeli kalpoja ļoti bieži pubertātes vecuma bērni, kura ķermeņa varbūt atkailināšana, peldoties vai pirtī vai mazgājoties, nebija grēks māksliniekam. Un jūs ļoti bieži redzat, ka viduslaiku glezniecībā, kad attēlos tiek pastarā tiesa, cilvēka ķermenim tiek atņemts viņa dabiskums, viņa apaļumi, viņa plastiskā burvība. Un te mēs to redzam, ka viņi visi ir izdrējāti gandrīz pēc vienas schēmas. Protams, tam pašam Lukasam Kranacham ir 1537. gadā arī uzgleznojies Ādams un Ieva. Un te jau mēs ieraugām, ka ķermenis sāk pamazām apgūt formas, bet tik un tā, laikam, kad diez vai tik svaidus vīrieti un sievieti mēs dzīvē neredzēsim, izņemot kā marsiešus, bet kristīgā morāla ir tāda. Mākslinieks nedrīkst studēt cilvēka ķermeni, jo tas ir grēcīgs, bet tad, kad viņam ir jāattēlo kails ķermenis baznīcas didaktikas dēļ, tad šo kailo ķermeni ir jātēlo no pirms Kristus laikmeta. Jo, lūk, Ādams un Ieva bija grēcīgi. Samierinamies, ka viņi bija grēcīgi, tāpēc taisām viņus plikus. Un tad mēs tur varam aizsekt ar lapiņu vai ar slotiņu vai ar kaut ko citu viņu kailumu, bet tā ir mākslinieka vēlme tēlot kailo ķermeni. Jo nevar jau noliegt arī šo te dabisko abrīnas procesu, kas bija pilnīgi pieejams un normāls grieķiem, jo viņiem pa stadionu skraidīja pliki sportisti. Tur taču nevajadzēja speciāli pierunāt, lai sportists pozētu. Ņem, skaties, taisi mālā, kal marmorā, tur ir pilns ar ķermeņiem. Hansa Memlinga glezna Madonna ar svētajiem daudz precīzāk parāda, kādā veidā draiskais mazulis mātes klēpī var iepazīt pasauli, vai kā vispār cilvēks iepazīst pasauli. Viņš, te jau patiesībā sakot, var taustīt, var garšot, var smaržot, var redzēt. Protams, ka grāmatiņu var arī lasīt un mūziku var dzirdēt. Te arī mūzikas instruments. Mums ir vesela buķete eņģeļu un personāžu, kuri apkārt iezīmē 5 maņas. Un šīs 5 maņas sniedz cilvēkam informāciju par pasauli un liek viņam ar sirdi un ar prātu cildināt Dievu
kā šīs te brīnišķīgās pasaules radītāju. Markus Gērerta gleznā, kurā ir attēlots bagātie un nabaga Lācars, pēc Bībeles mēs zinām, ka ēšana, ko var pilnām mutēm baudīt šī labā kompānija pie galda, un tas, kurš labprāt gribētu paēst, parāda, ka baudas, ēšana, pārpilnība un trūkums savā starpā raisa ētiskas kategorijas. Jo tad ir jāuzdod jautājums, vai man ēst ir ētiski, ja kāds man blakām ir neēdis. Un vai tāpēc, kad es esmu neēdis, es esmu ētiskāks par tiem, kas tur ir paēduši. Protams, ka šie dažādie diskursi, kas robežojās ar sofismiem, ar dažādiem filozofiskiem secinājumiem, ļauj vaļu literārai fantāzijai. Ēdiens ar austerēm. Hozija Bārta glezna 1615. gadā. Austeres kā īstas cepumi ar visdažādāko pildījumu, kūka ar ogām virsū, cepti kastaņi, vēlreiz grauzdētas mandeles cukurā, ir mums dzēriens, ir vēl kāds cepums. Ja, redziet, tik nedaudz priekšmetu, bet tagad mūsu prāts mulst. Kas šeit īsti ir? Garšas kārpiņām baudījums vai vairāk acīm? Mēs jau ļoti bieži tomēr klusās dabas gleznas ne jau dēļ paēšanas sajūtas kabinām pie sienas. Franca Snīdersa glezna sieri ar mandelēm. Sieri brīnišķīgi plīst pušu. Dzēriens ir pilna glāze, mandeles un kliņģeris. Bet fantastiski attēlots nazis. Es nebeidzu priecāties par to meistarību, ar kuru detaļās ir attēlots sudrabā kaltais spals, venēciešu vāze un šis te Delftas fajansa šķīvis. Sieri ir pārējoša vērtība, bet šie priekšmeti nē. Un te atkal Franca Snīdersa otra glezna medījums. Medījums, kurā ir attēlots gan mirusī daba, kura drīz pārvērtīsies cepetī, un piedevas pie šīs mirušās dabas, kas ir dzīva daba, bet arī viņa ir pārtrūkusi savā attīstībā. Arī visās šajās bildēs, lai cik viņas dekoratīvas nebūtu, ir ielikta nīcības filosofija. Augļi ir norauti no koka, dzīvnieciņi vairs neskrien, nelido. Priekšmet klusajā dabā alvas trauki, kāds sudraba biķeris. Un, protams, ka keramikas trauks, apgāzusies glāze, jo tiklīdz jūs esat trauku nogāzis šķērsām, viņš jūsu apziņā pasaka, te ir asimetrija, te kaut kas nav kārtībā. Jūsu domas vairāk kavējās pie tās apgāzušās glāzes, nekā pie tiem traukiem, kas stāv normāli uz savas pekas. Tas taču ir pilnīgi skaidrs. Un galda klājums ar šķiņķi un maizi ir Vilema Hedas darinājums. Protams, šķiņķis ir pavisam tāds kā tukuma tirgū. Georga Flēgela Klusā daba ar zemenēm. Deserts ar zemenēm. Ir rieksti, ir kāds saldais ēdiens, ir maizīte un ir šīs zemenes. Kaut gan man šķiet, ka zemenes esmu redzējis arī labāk uzgleznot. Šīs zemenes neattēlo tik efektīgu smaržas efektu, lai jūs varētu momentā sajust, kā smaržo. Bet šis gleznotājs varbūt apzinājies, ka tas ir kontrasts, kam pievērsīsies mūsu acis šai brīdī, un mēs tiksim fascinēti no tā netipiskā, ja varbūt ļoti eksotiskā augļa, tik lielām skaistām zemenēm, bet, lai līdzsvarotu to, viņš ir atkal viena Venēcijas stikla glāze iegleznojis šeit, un jūs varat maldīties ar acīm visos tai čūskveidīgajos vijumos glāzes kājā. Šī bilde man ļoti patīk. Tā paša Georga Flēgela, vēl viena klusā daba, deserts ar cukura izstrādājumiem. Medū vai sīrupā vārīti augļi. Paskatieties, jo taču tajā laikā, protams, medus bija tas, kurā vārīt un novārītie augļi kļūst, kā saka, brīnišķīgi sacukuroti, ko var izmantot dekorēšanai un tādai pašai lietošanai. Ar cukura kristāliem apvārtīts vai nu kliņģerītis, jeb kāds auglis, un viņš kļūst brīnišķīgs kā cukurgailītis laizāms,
Un mēs varam tik daudz izdomāties aizrautīgu ar pārtikas baudīšanu saistītu garšas nianšu, jo vairāk bilži jūs skatāties, jo vairāk atmiņā jums nāk garšas situāciju. Jo tas, ko mēs varam sajust ar maņām, ir vairāk pārdzīvojums, ko sniedz mums ārējā pasaule. Bet tad, kad mēs darbinām savus smadzenes, savu sirdi, savas emocijas, droši vien tur sublimējās daudzi baudu komponenti, kurus prāts spēj nodefinēt. Lai Dievs dod, kad es ar savu priekšnesumu šovakar būtu pietiekoši jūsu prātu noslogojis, ka jūs vēlētos tagad tikai mājās doties un atpūsties no visa un garšīgi pabaudīt maltīti. Ar labvakaru, tiksimies ar mūsu jautājumiem. Kas atliek? Tātad paņemam gaisu, ievelkam gaisu un pūšam iekšā.